Nu tā, taisījām ziepītes. Salēju formiņas, tagad varu jums atrādīt, kas man ir sanācis. Nu, ir sanākusi šāda ziepīte ar dzeltenu un sarkanu tonīti kopā sajaukta. Tāda krāsiņa. Vēl drusciņu apstrādāšu, un tad būs ļoti skaisti un labi. Tāda ziepīte. Taisīju no vienādiem tuviņiem un vienādām smaržvielām. Krāsiņas, redz, tāda sirsniņa, rokas tur sirsniņu. Ļoti skaisti un smaržīgi pēc maipuķītēm. Man ļoti patīk maipuķītes. Varbūt vēl kādām patīk. Šāda sirsniņa. Vispār šīs ziepītes visas ir pieejamas. Pašlaik izmēģināju, izliet ziepītes, tā kā šī ziepīte 5 eiro. Dāvaniņas mums vienmēr noder vai pašiem sev vai citiem uzdāvināt. Tā kā es domāju, kad nav par skādi. Un šitās ziepītes ir 3,50. Kaut kur nākošā video uztaisīšu arī ar skrubi, kur būs šitādas pašas ziepītes. Un tā vēl nevaru, protams, vēl ilgi līdz jaunajam gadam, bet šitas gads mums ir puķa gads. Nevaru neuztaisīt arī puķīti. Nu, viņš vēl ir drusku jāapstrādā. Actiņas jāiekrāso, nadziņi jāuzlako. Tā kā šitāds puķītis vēl tapis ir arī pieejams. Visas šīs ziepītes. Nu, un, protams, kas mums būs nākošais gads? Nākošais gads mums ir čūsku gads. Nu, un arī tapusi pirmā mana dāma čūska. Protams, arī šitādā pašā tonītī vēl apskatīšos, kāds ir viņas gada čūskas tonis, lai varētu uztaisīt tādā tonī, bet viņu var uztaisīt. Es esmu taisījusi 2, 3, pat 4 krāsās šitādus te zvēriņus. Jā, šitādi te būtu skaists komplektiņš gada nogalē. Atvadas no puķa gada un sagaidot čūskas gadu. Skaisti tāds, katrs šitāds te zvēriņš maksā 5 eiro. Tā kā, ja kādam tiešām ir vēlēšanās kādu iepriecināt, rakstiet. Taisu arī daudz citas ziepītes. Par tām pastāstīšu nākošā video. Bet jā, nu šādi man šoreiz iznāca šie zvēriņi un šādas ziepītes. Lai visiem jums jauka diena!